Labdien! Pie mūsu kursa par apkārtējās vides piesārņojumu avotiem, kur mēs to piesārņojumu iegūstam, kā mums no tā visa atbrīvoties, ir vēl viena liela tēma - mikroviļņu krāsnis. Par viņām lielajā lekcija kursā nebija nekas minēts. Tas bija tā kā pagājis secen, tāpēc es uztaisīju nelielu apskatu par mikroviļņu krāsni. Noteikti ir cilvēki, kas joprojām lieto mikroviļņu krāsnis, un apskatot vispār informāciju, kāda ir pieejama, tad ir ļoti daudz, teiksim, arī zinātnisku publikāciju, kas apstiprina, ka mikroviļņu krāsnis nekādu kaitējumu veselībai nerada. Ir arī žurnāli, sociālās publikācijas, kurās tas tiek rakstīts, ka tas ir mīts. Principā jau šie pēdējie 2 gadi arī ir parādījuši to, ka viss, kas nav ērts, jā, tas viss ir mīts, jo, pa lielam, es domāju, ka šajā grupā ir savākušies cilvēki, kas domā līdzi un analizē. Jūs saprotat, jā, ka pasaulē ir tendence, lai cilvēki būtu slimi, tātad viņi būs atkarīgi no farmakoloģijas kompānijām visu mūžu. Katram šādam te slimniekam ir vismaz kādi 5-10 medikamenti, ja, kurus viņš regulāri visu mūžu garumā lietos un tam līdzīgi. Un tādā garā arī, teiksim, tālāk no paudzes uz paudzēm, jo slimam cilvēkam nevar piedzimt veseli bērni, ja viņš pats jau ir slims ar dažādām kroniskām slimībām un nevienu vienu. Lūk, un arī šī mikroviļņu krāsnes kaitīgums vai nekaitīgums, šī informācija arī ir ļoti sena kā pasaule. Arī manā bērnībā bija mikroviļņu krāsnes, bet viņi diezgan ātri tika izmest ārā tiešā vārdu tekstā. Visas mikroviļņu krāsnes bija izmestas ārā. Nevis atdotas kādam, lai tas indē savu veselību, bet izmestas ārā miskastē. Pirmās mikroviļņu krāsnes parādījās jau ap 1945. gadu, bet jau 1976. gadā Padomju Savienībā viņas bija aizliegtas. Teiksim, vārds aizliegts varbūt nav gluži precīzs, jo viņas neatbilda tā laika saucamiem gostiem, ja, bija noteikts pieļaujamais starojums, kāds drīkst būt tur kaut tas viens, un mikroviļņu krāsnīm jau bija tas cipars 10, un līdz ar to senos laikos Padomju Savienībā bija ļoti daudz dažādi šie te gosti, kas noteica, kas drīkst būt un kas nedrīkst. Un ja tas pārsniedza kādu no gostiem, tad vienkārši tas tika neatļauts un izņemts ārā. Vispār mikroviļņu krāsnes arī radās kā radari. Ja? Arī radars darbojās uz mikroviļņu krāsnes šī te paša principa. Arī mobīlo telefonu, ja? Lūk, un tātad tur ir šie te mikroviļņi, elektromagnētiskās enerģijas veids, tas ir līdzīgi kā gaismas un radioviļņi, ja, un mūsdienās tātad mikroviļņus izmanto gan telefonā, gan televīzijā, gan internetā, un šie te mikroviļņi izmaina molekulu polaritāti no pozitīvā uz negatīvo katrā viļņu ciklā, kas notiek miljonus reižu sekundē. Šeit noteikti daudz būs dzirdējuši par dzīvo mirušo ūdeni. Arī šeit, ja, tad, kad mēs apzināti darbojamies, mēs ūdenim varam mainīt šos te polaritāti, ja? Tātad no pozitīvā uz negatīvo, atkarībā no tā, kādu ūdeni mēs gribam iegūt. Un ir ļoti daudz materiāli, ja, par šo te negatīvi lādēto ūdeni, kuru izmanto, teiksim, pie onkoloģijas saslimšanām. Bet nekādā gadījumā šādu ūdeni nedrīkst lietot vesels cilvēks. Mēs varam mazgāt māju ar tādu ūdeni, ja, visur, kur mums tā kā vajag ar šrubu izšrobēt kaut ko, bet uz īsu mirkli. Un tieši to pašu dara tātad šie mikroviļņi. Un uztura molekulām, ja, it īpaši ūdenim, tātad ir pozitīvie un negatīvie poli, ja, kuri tiek mainīti ar magnētu palīdzību, kam ir ziemeļu dienvidu poli. Visa šī nemetīgā polu mainīšana tātad rada molekulu rīvēšanos, kā rezultātā tas uzturs tiek uzsildīts. Un šī neparistā sildīšana ievērojami bojā apkārtējās molekulas, tās pārbīdot un deformējot. Ja? Ja padomājam pat šeit loģiski, ja mēs kaut ko ilgstoši iedarbojamies pat uz to pašu cilvēku, ja? Ej pa labi, ej pa kreisi, ej pa labi, ej pa kreisi,
ej pa labi, ej pa kreisi, un beigās viņš vispār nesaprot, uz kurien viņam ir jāiet, un kur ir labā, un kur ir kreisā puse, ja? Tātad, ja mēs ilgstoši arī pilinām, piemēram, uz akmeni pa pilienam, arī tur var izgrebt caurumu. Nu, un viens no populārākiem veidiem, kas vispār bija arī sākumā, un, nu, es nezinu, es gribās jau ticēt, ka māmiņas tā nedara, ir krūts piena sildīšana vai šī te piena maisījuma sildīšana mikroviļņu krāsnī. Tāpēc, ka tas ir ļoti ērti, vai ne? Ieliekam, paņemam atslaukto pienu no saldētavas un iemetam mikroviļņu krāsnī un skaties dažas sekundes, jā, un piens jau ir uzsildīts, nav nekāda ņemšanās. Sildīšanas procesā tiek bojāti tātad pirmām kārtām tie vitamīni, kas ir krūts pienā, jā, vai arī šajā piena maisījumā. Un arī mikroviļņu krāsnes bojā olbaltumus un imūnglobulīnu, ja, kas sākotnēji domāts vispār, lai pasargātu bērnu no saslimšanām. Bet tad, kad šis te imūnglobulīns, ja, tika ielikts šajā mikroviļņu krāsnī, tad viņš vairs nav aktīvs. Tāpatās arī viena no aminoskābēm, kas saturās šajā te krūts pienā, prolīns, viņa pārveidojās tātad par D izomēru, un tas jau rodas tāda, nu, pretēja molekula, ja, tā kā, kas jau ir neirotoksiska, tātad tas nozīmē, ka viņa bojā smadzenes, un arī nefrotoksiska, ka nozīmē, ka bojā nieres. Publikāciju par mikroviļņu krāsnīm ir ļoti daudz un ļoti senas. Viena no 92. gada, ja, 2 zinātnieki publicēja datus par ēdiena morfoloģiskajām izmaiņām, ja, un īpaši atstājot ietekmi, ja tas notiek ilgtermiņā. Protams, ja jums tur, nezinu, jūs tur reizi pusgadā esat iegājuši kādā kafejnīcā, kur iemet ēdienu mikroviļņu krāsnī, tad, protams, ka, nu, tur uzreiz nekas briesmīgs nenotiks. Bet ir jau cilvēki, kas tikai tā dzīvo, ja, kas silda ēdienu mikroviļņu krāsnī, un tas ir miris ēdiens. To es atceros jau kopš seniem laikiem, kad tas ir miris ēdiens. Un viņam arī, nu, salīdziniet, kāds ir šis te ēdiens, kad mēs viņu uzsild, nu, dabīgi, ja, pagatavojam, vēl ideālā variantā uz dzīves uguns, ja. Daudz runā par enerģijām, par dažādām enerģijām, bet tad, kad, piemēram, nonāk līdz mikroviļņu krāsnī, tad par šīm te enerģijām kaut kā cilvēki aizmirst. Tās ir tās pašas enerģijas, dzīves vai mirušas. Uguns, tā ir dzīva enerģija, ja? Viņa dod dzīvību. Mikroviļņu krāsnes, tā nav dzīva enerģija. Nu, un arī bija šveiciešu profesors 91. gadā kopā ar krievu zinātnieku, teiksim, uz tiem 76. gada veiktiem pētījumiem pierādīja, ka tai cilvēku grupai, kas regulāri lieto tātad šo te mikroviļņu krāsnī sildīt vai gatavot ēdienu, bija novērota vesela virkne ar veselības problēmām. Nu, un tātad kādi bija šie te novērojumi? Tātad pirmkārtām samazinājās hemoglobīna daudzums, tātad cilvēkiem ilgtermiņā izveidojās mazasinība. Paaugstināts leikocītu daudzums, kas liecina par iekaisumu procesiem organismā. Palielināts holesterīna daudzums, tīpaši sliktā frakcija. Samazināts limfocītu daudzums, jā, limfocīti aizsargā organismu arī no saslimšanām. Izmainīts šis te bakterioloģiskais fons, jā, jo tiek traucēta arī šī vitamīna aktivizācija. Arī ar skābekli apgāde nomainās, un parasti vēl ir arī dažādi šie hroniskie simpātiskās nervu sistēmas uzbudinājuma rezultātā dažādas slimības, kā stress, kā paaugstinās asinsspiediens, galvas sāpes, reiboņi, nemieri un tam līdzīgi. Un kopumā tie, kas ir daudz pētījuši mikroviļņu krāsnes, viņi arī ir apkopojuši veselu sarakstu par to, ko nodara tātad mikroviļņu krāsnes mūsu organismā. Pirmkārtām jau tiek bojāta smadzeņu darbība. Saīsinot to impulsus, jo smadzeņu audi tiek, teiksim, demagnetizēti, ja? Nu, tātad pārvērsti atkal. Ķermenis nevar noārdīt un uzņemt pārtikas vielas, jo neatpazīst šīs te samainītās molekulas. Ja? Tas ir tas stāsts, ko es vienmēr stāstu par ārstniecības augiem. Ārstniecības augi ir organismam dabīgas vielas, un organisms viņas atpazīst. Tad, kad mēs kaut ko mākslīgu ievedam organismā, tad ļoti daudzas vielas mūsu organisms vienkārši nepazīst, viņš nesaprot, kas tas tāds ir un ko ar to darīt. Ja? Mūsu fabrika uzkarās. Un šeit arī sanāk tas uzturs, kas ir sildīts mikroviļņu krāsnī, viņam nomainās šīs te molekulas, un ķermenis viņas vienkārši neuztver. Tas ir, nu, pa tukšo jūs ēdat, ja?
Sieviešu, vīriešu hormonālā sistēma tiek aizvērta. Mikroviļņu krāsnī gatavoto produktu ietekme uz organismu ir ilgstoša, ja tas nav tā, ka pēc laiciņa, teiksim, tas jau sabojā, ja, un tad ir ļoti grūti atkal atgriezties labajā stāvoklī. No 60 līdz 90% tātad minerālu vielas un vitamīni zaudē savas bioloģiski aktīvās vielas vērtības. Minerālu vielas, kas atrodas dārzeņos, tiek pārveidotas par kancerogēniem brīviem radikāļiem, ja, tā paaugstinās šī antioksidantu nepieciešamība, kas jau mūsdienu apstākļos, ja, ir diezgan nepieciešama. Mikroviļņu krāsnī gatavots iemesls varbūt arī par iemeslu kuņģa zenu trakta audzējiem. Ilgstoši vispār lietojot šādu ēdienu, ja, palielinās tātad vēžu šūnas, un tas jau var būt jebkurā orgānā. Izmainās imūnās sistēmas aizsargs spējas, ja, un arī paaugstinās, teiksim, samazinās koncentrēšanās spējas, pasliktinās atmiņa, un cilvēkam izveidojas arī šī emocionālā nestabilitāte. Tātad, runājot par to, ka mēs esam liela fabrika un katrs ar individuālu šo mehānismu, tad, protams, katram būs kaut kādi vājie punkti organismā, jo tā ir, teiksim, katram organismā ir kaut kāds vājais orgāns, vājais posms, uz kuru viņš biežāk reaģē. Cits reaģē vienmēr ar elpošanas ceļiem, cits reaģē ar kuņģa zenu traktu, ja, cits ar nierēm, jo ir cilvēki, kam, piemēram, viņam mūžā nav bijis cistīts, viņš nezina, kas tas tāds ir, bet viņam, piemēram, regulāri pie uztraukumiem tur ir caurējis, ja? Tātad viņa vājais punkts. Un citiem atkal nevajag nemaz apsaldēties, pietiek tikai vienreiz nepārvilkt peltkustīmu, ja, slapju, un ir jau cistīts. Un tieši tāpatās tātad arī ilgtermiņā lietojot šīs mikroviļņu krāsnes, mums ir katram savi vājie punkti. Un vienā diezgan pajaunā pētījumā bija apkopoti tātad šobrīd mikroviļņu ietekme uz cilvēku un pirmām kārtām uz galvas smadzenēm. Ietekme ir milzīga, ja kādreiz, pieņemsim, varbūt bija tikai tā mikroviļņu krāsnes, tad blakus mikroviļņu krāsnī ir vēl vesela virkne, un vēl jau ir tas, ka šis te viss kumulējās, ja. Man var teikt cilvēks, ka es mikroviļņu krāsni lietoju ļoti reti, līdz ar to man tas starojums, teiksim, ir maziņš. Bet, principā jau gandrīz katrs lieto internetu, radio vai televizoru, skatās datorā, ja, un vispār vēl ir šie te torņi, tātad mēs esam pa lielam spiesti kaut kādā veidā, ja, kaut ko ar to visu darīt, un organismā tas viss kopā uzkrājās, un, teiksim, ja torni es nojaukt nevaru, tad mikroviļņu krāsni izmest es no mājas varu un nelietot viņu. Tāpatās es varu ietekmēt, teiksim, telefonu un internetu lietošanu mājās, ja, tās ir lietas, kuras es varu ietekmēt. Un šajā pētījumā arī bija viens labs tāds ieteikums, kad flavonoīdi, ja, kas ir augu izcelsmes savienojumi, kuri pastāv dabā, viņiem ir ļoti liels radio aizsargājošās un neiroprotektīvās īpašības. Šeit mēs vēlreiz nonākam pie tā, ka ārzniecības augu pasaule ir viens no glābiņiem vispār gan uzturas ziņā, ja, kad mēs varam papildināt ne tik kvalitatīvu uzturu ar ārzniecības augiem, gan arī, teiksim, jau kā enerģijas aizsargātāji, ja, jo katrs augs nes arī savu enerģiju. Un flavonoīdi vispār ir, teiksim, pieskaitām kā jauna tehnoloģija vēža audzēju ārstēšanai, ja, neietekmējot veselos audus. Protams, ir daudz un dažādas publikācijas. Te es minēju vienu, kur pierādīts, ka tieši tā vēža izraisīšanā, ja, ka bojā smadzeņu audus, ja, tāpatās izraisa arī šo te Alzheimeru. Iedarbības efekti, protams, atšķiras atkarībā no darbības frekvences, mikroviļņu intensitātes un ekspozīcijas laika, bet, kā jau es iepriekš jums parādīju, mums ir ļoti daudz šo faktoru, kas mūs grib ietekmēt. Un ir, protams, arī pētījumi par to, ka mikroviļņu iedarbība izraisa DNS bojājumus. Un gatavojot šo te materiālu, es uzmetu aci, kas mums ir internetā, un uzskrēju virsū vienam ļoti interesantam video. Tur ir sarunas starp tādiem diviem diezgan gudriem vīriem. Kam ir interese, paklausieties, tur arī tiek runāts par tiem aizliegumiem, par tiem rādījumiem, vai piedodiet, man te šodien kaut kas kaklā. Un
Nu, ļoti interesanti bija paklausīties, jā, jo viņi visu to jau ir pētījuši diezgan sen. Tur ir arī, teiksim, balstās arī uz dažādiem zinātniskiem pētījumiem, bet, nu, tādā vieglā sarunas formā, ja kas grib, tad var paklausīties arī vēl vairāk. Paldies, ka noklausījāmies. Tātad, un video jums būs atsūtīts šīta video lekcija uz e-pastu, un, ja būs kādi jautājumi, tad noteikti čatā varam diskusiju turpināt. Paldies un uz redzēšanos!